Slavēšanā ir liels noslēpums. Kad Šadraks, Mēšaks un Abēdnego palika vienīgie 3 cilvēki, jūs varat apsēsties. Tautas priekšā milzīga 1000 cilvēku liela pūļa priekšā, kas bija noliekušies Nebukadnēcara priekšā, stāvēja tikai 3 vientuļas figūras. Un ķēniņš teica, jūs tagad apzināti man pretojaties, es jūs sadedzināšu šajā krāsnī. Un ziniet, man patīk viņu atbildi, mums vispār nav vajadzības ar tevi runāt. Saprotiet, es atceros tādu stāstu, ka vienu cilvēku ieslodzīja koncentrācijas nometnē, viņš bija zinātnieks, un viņam draudēja, ka ja viņš nepalīdzēs padomju varai kā zinātnieks, tad viņu, un viņš teica, jūs man atņēmāt sievu, bērnus, jūs atņēmāt man visu, arī karjeru, jūs man vairs nevarat draudēt, es vairs ne no kā nebaidos, man nav vajadzības ar jums runāt. Es redzu, ka Šadraks un Mēšaks teica tieši to pašu. Mums nemaz nav jārunā ar jums, mēs jau esam miruši, ja mums tas ir nepieciešams. Jo patiesa pielūgsme pieder vienīgi un tikai Dievam. Amen. Jo viņš vienīgais ir visuma radītājs. Viņš tevi dievina, un kad viss tevi pametīs, viņš tevi nepametīs. Amen, amen. Viņš tevi atbalsta. Viņš atdeva dēlu par pieru. Viņš ir pirmais pielūdzējs. Viņš neprasa darīt neko tādu, ko pats nedara. Dieva pielūgsme nav mēģinājums viņam izpatikt, it kā viņš būtu kāda tante ar atstumtības kompleksu, pārkrāsotām lūpām un skropstām, kurai, ja tu nepasaki komplimentu, tev būs problēmas. Pielūgsme ir tāpēc, ka viņš tevi dievina un mīl. Tā ir normāla reakcija uz Dieva neprātīgo mīlestību. Un tāpēc es gribu šajā noslēpumā ieiet ļoti, ļoti dziļi. Un es domāju, ka tas arī ir prieka avots un atslēga. Jo velns var tev nozagt mašīnu, viņš var tev nozagt biznesu, kā? Bet tas nav tas, ko viņš zog. Viņa uzdevums ir nozagt pa ieku. Un viņš domā, ka tavs prieks kaut kā ir saistīts ar materiālām lietām. Un ja viņš tās atņems, tu pārstās priecāties. Viņu neinteresē nauda, transports. Saprotiet, viņu neinteresē, viņš neēd gaļu vai vēl kaut ko. Viņu tas neinteresē. Viņu interesē pielūgsme. Jo viņš saka, Jēzu, pielūdz mani. Un tu domā, hei, tu maniaks, ko tu runā, ar ko tu runā, kam tu prasi pielūgt? Viņš prasa, saka, es došu tev visas pasaules valstības. Ja tu nolieksies, salieksi muguru un pielūgs mani, visas šīs valstības es došu tev. Tās man nodeva Ādams, un es tās dodu, kam gribu. Un tas kungs saka, tas ir principu jautājums, pielūdziet vienīgi Dievu kungu. Cilvēki dzīvotu izrāvienā, viņi dzīvotu panākumos, viņi dzīvotu, ja pielūgsme nebūtu līdzeklis, lai sasniegtu, tā teikt, Dieva labvēlību. Dievs, es lūdzu, dari to manis dēļ, un ja pielūgšana būtu daļa no viņa dabas. Amen. Redzi, es viņu nepielūdzu naudas dēļ. Es viņu nepielūdzu tāpēc, ka mācītājs sludināja vai Dievs to vērtē, tāpēc es to daru. Dievs būs pret mani labvēlīgs un es nopelnīšu Dieva labvēlību. Es viņu pielūdzu, jo viņš ir labs un viņa žēlsirdība paliek mūžīga. Un jūs zināt, ka tu kaut kur aizslēdzies lēkā, kā Pāvils saka, ja es zaudēju sevi. Redziet, viņš zaudēja sevi, kā es, piemēram, mazliet. Tas ir tikai mazliet. Es varu vēl vairāk zaudēt sevi, bet jums labāk to neredzēt. Viņš saka, tas ir kumbam. Ja es esmu normāls, izskatos normāli, tas ir jums. Gribat ticiet, gribat nē, Pāvils bija normāls tikai jūsu dēļ. Visu pārējo laiku viņš bija nenormāls. Ja jums prātā nāk aina ar plikpaurainu piekautu apustuli, kurš visu laiku cieš bēdas, jūs kļūdāties. Viņš bija viens no laimīgākajiem un visvairāk apreibinātajiem cilvēkiem visā pasaulē, no svētā gara. Ja jūs saprast, ka viņš bija viens no priecīgākajiem cilvēkiem, viņš raksta par prieku. Vienmēr priecājieties, jo viņš vienmēr bija priecīgs, jo prieku viņš nevarēja noslēpt. Jēzus nomira prieka dēļ. Visa pasaule ir radīta Dieva priekā. Gudrība to apraksta šādi. Viņa saka, es biju tur, kad Dievs radīja pasauli. Es biju tur. Viņš neko nedarīja bez manis. Un šeit gudrību personificē sielieti. Viņa saka, es biju tur, kad Dievs radīja pasauli, un es redzēju visu, un kad Dievs radīja pasauli, es biju tur, un lūk, ko es redzēju. Dievs bija laimīgs,
Tas ir, viņa redzēja Dieva laimīgo, apmierināto, priecīgo seju, kad viņš radīja pasauli. Vai tu saproti? Viņš bija laimīgs. Viņš neteica, pasaule. Ādams. Nē, viņš bija laimīgs. Un tad gudrība turpina. Es biju tur un es redzēju, mēs ar Dievu to darījām, kad Dievs radīja cilvēku. Es biju tur un lūk, ko es jums teikšu. Dievs bija laimīgs, kad ieraudzīja cilvēku, ko pats bija radījis. Dievs neteica, viss sanāca labi, kaķīši, sunīši, meža cilks. Bet lūk, ar cilvēku kaut kā nesanāca pārāk laba. Sanāca kaut kāda radība, neīsta radība. Vai notiek, kā notiek? Nē, Dievs bija laimīgs. Vai zināt, kāpēc viņš tāds bija? Tāpēc, ka viņš no sākuma līdz beigām zina, kā viss būs, kas notiks un ar ko viss beigsies. Viena apbrīnojama svētā svietiete, aptuveni 16. vai varbūt 17. gadsimta, kurai bija daudz vīziju, tāda mistiķa. Viņa saka, vienā no savām daudzajām vīzijām viņa uzdeva jautājumu Jēzum. Viņš viņai parādījās, jo viņa saka, es uzdevu muļķīgu jautājumu, jo toreiz vēl nesapratu. Es saku, kungs, tu taču zināji, ka Ādams un Ieva savā apredzībā, tu taču zināji, ka viņi apēdīs to nelaimīgo augli un visa cilvēce tiks iegrosta grēkā. Kāpēc savā apredzībā tu to notikumu nenovērsi? Un viņa saka, un Dievs man deva atbildi, kas mani pilnībā apmierināja. Dievs teica, meita, grēks nevarēja nenākt pasaulē. Un tad viņš teica, bet viss būs labi, un katra lieta būs labi. Kad vēl nebija ēsts un ņemts šis auglis, Dievs bija laimīgs, jo viņš zināja, ka viss būs labi, un viss būs ļoti labi. Nāc iekšā,